Jau vairākus gadus Jelgavas novada Dzirciema kādreizējā skolā darbojas amatniecības centrs, kas zināmā mērā pilda arī biznesa inkubatoru funkcijas mikrouzņēmumiem. Šomēnes šeit tāpas ieguvusi arī Kristīna, kura kopā ar māsu saskatījusi neparastu pielietojumu gadsimtiem zināmajām cūku pupām. Un māsa bija tā, kas šī gada sākumā ieraudzīja cūku pupā šo potenciālu. Un par cik es esmu tehnologs pēc izglītības, tad māsa pajautāja, vai es varu palīdzēt kaut kādā veidā realizēt šo potenciālu, kas ir tajā cūku pupā. Jo viņai braukājot apkārt pa vairākām valstīm, viņa šo cūku pupu ir vairāk kārtīgi saskārusies dažādos veidos, un viņa saprata, ka šī pupa ir nepamatoti nenovērtēta Latvijā. Kā zināms produkts, bet viņš var būt daudzveidīgs. Un tad es ar savu tehnoloģisko izglītību, kuras biju atstājusi novārtā jau daudzus gadus, tomēr cēlu ārā no vecās lādītes. un tad veidojām šo tehnoloģiju. Tehnoloģija ir izstrādāta no nulles pilnīgi, jo nekas nav pielīdzināms šī tehnoloģijai. Pirmie kraukšķi no cūku pupām tapa mājas virtuvītē, bet sapratusi, ka cilvēkiem pupuči patīk, Kristīna nolēmusi veidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, lai varētu piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu profesionāli iekārtu iegādēji, palielināt ražošanas apjomus un līdz ar to arī samazināt pašizmaksu. Uzsākot uzņēmējdarbību un zinot, ka viss šī dokumentācija, viss šīs atļaujas, viss šie pārtikas veterināri dienesti un vispārējais būs jāskata. Nē, tad, kad cilvēks zina, ar ko viņam ir jāsaskarās, tad viņš tas nebaida, viņš ir gatavs to darīt. Un arī jāsaka, ka Jelgavā arī ir novērties ar PVD, pārtikas veterināru dienesta inspektoriem, arī šeit es saņēmu ļoti lielu atbalstu, arī reģistrējot savu mājražošanu. Tā kā es domāju, ka cilvēkiem tikai ir jāvēlās to darīt. Jāsaprot, protams, ka tas prasa laiku, tas prasa dokumentāciju, tas prasa formalitātes un arī vietā, jo pārtikas ražošana tā ir vieta, kur ir jābūt tām prasībām un jāatbilst. Kas, jūsuprāt, ir lielākais traucēklis uzņēmējdarbības uzsākšanai? Es domāju, ka vairāk šī finansiālā daļa, kad ir vajadzīgs finanses, kaut kāds resurss, lai varētu kaut ko uzsākt darīt. Un tā ir lielākā, man liekas, arī tā bremzējošā tā daļa. Arī šajā brīdī mēs rakstām projektus no mazākā projekta sākam uz lielāko projektu, tāpēc arī tā mūsu ražošanas attīstība notiek tik lēni, cik mēs varam ātri piesaistīt finansējumu. Jā, ir mums savu veidu arī savi finanšu resursi, bet mēs saprotam, ka ar to palielinot ražošanu mums nepietiks, jo ir ļoti vajadzīgi daudz apgrozāmā līdzekļu, lai iegādātos iekārtas, lai vienkārši restaurētu vai pielāgot telpas ražošanai. Jā, tā, šajā gadījumā mums jau būs maz ko darīt, bet šajā konkrētā telpā, bet jebkurā gadījumā tas prasa resursus. Problēma esot arī izeivielas, jo kraukšķu ražošanai derīgas tikai dārza cūku pupas. Kristīnas draugi gan tic, ka viņai izdosies pārvarēt visus šķēršļus, un pēc gadiem pagastā būs izveidota liela kraukšķu ražotne. Vai tas ir grūti no tāda apmaksāta, stabila valsts vai pašvaldības vietiņas iekāptai uzņēmēju kurpēs? Man pašai nav šāda pieredze, bet man liekas, jebkuras izmaiņas no stabili, labi atalgota darba pāriet uz kaut ko savu, kas vēl līdz galam īsti nav zināms, kā būs. Viena ir sava ticība un cerība, ka izdosies, tās ir pārmaiņas, un es ticu, ka Kristīna viņas ir uzņēmusi godam un viss viņai izdosies. Vai pupučiem pievienosies vēl kādas citas izeivielas un taps vēl kādi īpatnējie čipsi? Neizslēdzu, skatīsimies. Tāpēc man vienmēr paliks paralēli šī mājražošana, kurā es taisīju šo eksperimentālo daļu, kuras varētu paeksperimentēt ar dažādiem produktiem. Es neizslēdzu šādu iespēju, jo mūsu sadarbība ir arī kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Šajā produktā gan vairāk tas ir iepakojumā, un tāda enerģētiskā uzturvērtības, tādā sapratnē, izpratnē un garšvielās. Bet es domāju, ka šis varētu, ja vien būs produkts, kur varēs pielāgot atbilstoši iekārtām, tad es domāju, kāpēc ne. Mēs, protams, arī izskatīsim iespēju šīs lauku pupas pārstrādāt. Pat labi, gan ražošana ir gandrīz vai 100% roku darbs, tāpēc vispirms tā būšot sociālā uzņēmējdarbība, kurā tikšot iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām un vietējie pirms pensijas vecuma bezdarbnieki.